Labdien visiem! Un es gribētu pateikt arī sākumā, ka man ļoti ieteicis šis pasākums. Un jau no rīta es no paša rīta pamodos ar jaunu ideju par to, kas ir ideja. Jo vakardienas pasākums man bija tā ļoti iedvesmojis, un tad, kad es iedvesmosies, tad man nāk prātā visādas domas. Un tad man izveidojās tādu vārdu spēli ideja. Piemēram, mums ir vārds internets, un mēs viņu saīsinām kā inets. Un tad ideja, man radās ideja, ka tā ir iztēles deja. Un manuprāt, jā, tas arī rosina par to, ka mums vajag domāt tā brīvi un nesasaistīti. Un arī šajā prezentācijā man būs nepieciešama mazliet jūsu iztēle, tādēļ, ka tīri negaidīt man ienāca prātā, kā es varu izmantot šīs lietas, ko es biju paņēmusi līdzi, kas gan galīgi nebija domāts šai prezentācijai, bet es mazliet sākumā, tā kā savu prezentāciju sadalīšu 3 daļās. Sākumā es tā kā mēģināšu vizualizēt, kā es vispār saskatu šī fóruma ideju, kāpēc vispār kaut fóruma tikšanās ir nepieciešams, tad es pastāstīšu par savu ideju, kas ir izaugusi no kādas citas idejas, un tad beigās jūs man atgādiniet, ka man tikko dzima ideja par politiskajām partijām, uz kaut ko tādu, lai es viņu neaizmirstu gadījumā, ja es ar savu stāstīšanu sadarbošos ar kaut ko citu. Un tādēļ tagad es palūkšu palīgā mazliet Kristīni. Viņa man palīdzēs, kā ir labākais runāt mikrofonā vai... Jā. Un labi, ka neej tālu arī prom, jo ir kamera. Tātad šis te trauciņš, tā simbols, tā mazliet ieslīdš turim, simbolizē to telpu, kur atrodamies mēs visi, un tā telpa būtībā ir ļoti dažāda. Vienam tā ir kaut kāda geogrāfiska telpa, kurā viņš sev iztēlo, vai tā ir Latvija vai pasauli. Citam tā ir kaut kāda plašāka, filozofiska telpa, bet katrs būtībā mēs atrodamies kaut kādā telpā, kaut ko domājam, un katrā telpā atrodas kāds cilvēks, piemēram. Un šajā gadījumā tas ir tas cilvēks, kas stāv es šeit. Un man ir sava ideja, un es viņas tā kā izdomājos, bet es kaut kādā brīdī saprotu, ka šajā telpā neesmu viena. Šeit stāvu es, un es redzu, ka stāv vēl kādi cilvēki, vēl kādā stūrī, vēl kādā stūrī, vēl kādā stūrī. Un tas simbolizē to, ka mēs nākam katrs no savas vietas, katram mums ir savs redzesloks, jo es stāvu šeit, es ļoti labi redzu to, kas notiek zāles otrā galā stāvumā pretī. Tie, kas sēžat jūs redzat mani, bet tā pašā laikā jūs neredzat to, kas notiek apkārt. Tie, kas stāv sānos, viņi labāk redz to pusi, bet atkal neredz to, kas notiek citos galos. Un tādēļ, ja mēs vēlamies rast kaut kādas tādas globālas idejas, kas palīdzinātu risināt ne tikai mūsu personiskās problēmas, bet, piemēram, valstiskā situācija atrisināt, tad mums ir nepieciešams kaut kāds satikšanās punkts, kur mēs visi no saviem dažādajiem redzes viedokļiem sanākam kopā un redam kādu kopīgu ideju, kas ir šis te krāsainais spēles laukumiņš. Šis te spēles nevis laukumiņš, bet metamais kauliņš simbolizē ideju, bet būtībā viņš vēl nekas nav. Tā ir iespējamība. Un tādēļ es vēlētos arī veikt tādu kā simbolisku salīdzinājumu, ka ideja patiesībā ir tikai potencialitāte. Mēs šo kauliņu varam ļoti dažādi izspēlēt. Mēs varbūt šodien esam radījuši kādu ideju, bet vai mēs viņu izspēlēsim un kā mēs viņu izspēlēsim, tas ir atkarīgs tikai no mums. Mēs nevaram lepoties ar to, ka mums šobrīd ir ideja, ja mēs ar viņu neko nedaram. Un tādēļ es vēlētos arī visiem mums vēlēt, lai mēs šo kauliņu izmantojam, kad mēs esam satikušies un kaut kādā brīdī veicam kaut kādas darbības un nepaliekam pasīvi vērotāji, bet veicam kaut tādu kopīgu, ieplastam kopainu un tiešām darbojamies un esam aktīvi. Paldies visiem! Un ātri tad jāvēl par to manu ideju, un es gribēju norādīt, ka mēs šodien arī ļoti daudz domājam par to, ka mums vajag ģenerēt jaunas idejas. Un tas, pie kā es šobrīd strādāju, kas mana ideja radās būtībā pavisam negaidīt apmēram pirms kādiem, es domāju, 3-4 gadiem, bija kāda meitene, kas bija aizbraukusi uz Eiropas fórumu, kur satikās ar kādu nīderlandiešu puisi laikam un ieguva no viņa ideju aizņēmās ideju par to, ka jaunieši citā valstī vēroja politiķus un izsaka savu viedokli par to, cik šie jaunieši saprot ar viņiem. Šī meitene atbrauca uz Latviju un šo ideju atnesa šeit un uztaisīja projektu, un jaunieši varēja pieteikties. Tad kāda cita meitene izlasīja šo projektu pieteikumu, aprakstu un saprata, ka tas ir baigi interesanti un izdomāja piedalīties. Un varbūt tie, kas ir vairāk interesējušies par Latvijas jaunas projektiem, atpazīst tādu vārdu kā Topāna teritorijas, kas notika 2 gadus. Un pirmajā gadā es arī piedalījos viņā kā novērotājs un vēroju politiķu runas, 2. gadā vienkārši organizēju. Bet tas viss tā kaut kā baigi interesanti salikās kopā, un šobrīd it kā tā nelielā miedarbība ar Jaunības padomi
ir ievirzījis manas zinātniskās gaitas, tā ir, ka mans diplomdarbs top par politisko kultūru. Tas sākās kā neliels referāts pirmajā kursā, pēc tam kursa darbs otrajā kursā, kursa darbs trešajā kursā, un šobrīd tas ir bakalaura darbs. Un tādēļ es vēlētos norādīt to, ka mums nav obligāti jādibina jaunas idejas, mēs varam ļoti pēcticīgi izvērst tās idejas, kas ir nākuši no citiem. Un pēdējā ideja par politiku, ka jā, šeit ir jaunieši, kuri dibinās partijas, un izskanētas viedoklis, un jā, nu, okay, mēs nevaram paspēt līdz vēlēšanām dibināt partijas, tad iesim vēlēt. Bet es tā domāju, nu, ja mūsos ir tas potenciāls, ja mēs vēlamies to darīt, nu, kādēļ mēs nevaram to darīt tagad, jo mēs visi zinām to schemošanu, ka sliktākajā, ātrākajā gadījumā vēlēšanas būs septembrī, pēc 4 mēnešiem. Ja es pareizi zinu, tad visiem partijas dokumentiem ir jābūt nodotiem 2 mēnešiem pirms tam. Tātad šajā brīdī mums ir 4 mēneši, taču jaunieši, kas ir šeit vai kaut kur citur, var dibināt partiju un 4 mēnešu laikā realizēt jaunu spēku. Vai arī mēs sliktākajā gadījumā vienkārši ejam vēlēt, un tad mums ir saima, ar kuru mums ir jāstrādā 4 gadi. Mums ir 4 mēneši pēc 4 gadiem, un tādēļ es pati, man nav nekāda politiska ambīcija dibināt partiju un stāvēt kādam priekšā, bet es vienkārši domāju, ja ir jaunieši, kuriem šeit ir idejas, tad jūs nekavēties un dariet, jo viss ir jūsu rokās. Paldies!